Nu ko, visiem čau. Šodien mēs esam Lielupē, Fiedercopē. Mēģināsim noķert breksi. Laiks ap 12 mums tagad ir. Es jau sakārtoju visu, sametos, atradu vienu labu punktiņu. Uzmēsīju varībiņu, parādīšu, kas man varībā ir. Un skatīsimies, kā būs. Un ko? Viena maziņa zivtiņa mums jau ir krastā. Otrais metiens jau zivs. Diezgan patīkami, šāda vietiņa. Šāda te viss notiek. Tātad, nu ko. Barības man ir, kur bija Trapper sērijas Fieder brīmlešs, Salmo melnais breksis un Bauskas lielais breksis. Un pievienoju vēl tos skrikumiņus no Trapperīšu. Šitāds te un tos pašus zaļos, kur viņi man stāv. Tātad, un apmēram šāds te sanāca man. Mēlēs ir klāt, es šoreiz nelēju, bet sanāca diezgan labu barībiņu. Gaidīsim tagad copītes. Tā, nu ko. Pagājis jau labs laiciņš. Tikko izvilku vēl vienu plicīti. Man liekas, man nākal ir cope. Jā, man nākal cope. Izvilku vēl vienu plicīti tikko. Bišķi lielāks jau nekā tas. Viss strādā, liekos, kādu reizi lieku, es mēģinu likt sarkanos stārpus un baltos klāt. Uz to bija arī, bet man liekas, asars bija kaut kāds vienas zivsniņš arī maziņ jau nogāja nost. Pie paša krasta, maziņ zivsniks nav traks. Vēlāk pastāstīšu par sistēmu par savu, kā es ķeru. Bet šādi, apmēram šā. Tā. Mums tagad sāk bišķīt cilties vējš stiprāks. Solīja, ka būs neliels vējš, bet es ceru, ka tas baigi netraucēs man. Saulīte spīd, viss forši, viss notiek. Tā pārdīšu, kā es lieku baltos. Tā ir, ka mums aķīts. Tā. Tikko pārmet atkal bija cope, bet nekas man uz gala nebija, diemžēl. Es ņemu nost tos visus baltos, es katru metienu uzlieku jaunus. Svaigi, jo breksim varbūt, man tā, tas atkal manas domas, jo, manuprāt, labāk būs svaigi, tie, kuri tikko ir uzlikti, nekā būs tie paši, jo breksi varbūt tas varēs nepatikt, viņš tad vispār var nepaskatīties uz šī āķa pusi. Tā, kā man nedaudz uzlikuši. Tā, uzliekam laikam kādus, uzliekam 4 baltos. Baltiem man vēl tur ir, pietiks šodienai 100%, es domāju, tā. Un liekam tagad barībiņu. Barībiņu šeit copē man arī patīk, sanāca diezgan baigi labi, man patīk. Es ceru, ka man viņas pietiks, bet laikam tas nepietiks man viņas līdz vakaram, tāpēc es jaukšu vēlreiz barību. Jo, gadās tāds reizes, kad jūs ziniet, tev paliek barība, tu uzsajās baigi daudz, tev paliek barība, un baigi žēl viņu pēc tam mest ārā. Es labāk uztaisīšu pirmo reizi mazāk, pēc tam vienkārši vēlreiz uztaisīšu vēl bišķi barības, lai nejaukt, lai nemest ārā lieko. Tā man tā bija sākumā, kad es pašā sākumā, kad sāku copēt brekšus, es uztaisu daudz barības, visu neizmētāju, un beigās tas viss jāmet ārā. Nepārāk patīkam sajūta. Tā. Es orientēšu uz to balto māju. Metam. Daži kreisais gāja, nekas traks. Jā, cik tā. Slepsīts nogāja nost. Tā, labi. Tas traks. Dabūs no šitā tā, ka klips nogāja tā. Liekam, makšķerīt. Liekam makšķerīt. Pievelkam bišku spulīti klāt. Mums tas galiņš tā bišku ielots tā ritīgi.
Un gaidām copi. Tā, nu ko, tikko paēdām jau. Tikko varēs pārmet makšķerīt. Tagad sēdēsim dzeršu tējiņu. Skatīsimies, kā būs. Bija te viens tāds mākonīts, viņš tik nesen arī pagāja tas mākonis prom. Bija tāds nepatīkams diezgan mākonis. Bija liels vējš, paceļās uz kādām minūtēm 15-10. Aizgāja prom, tagad tā kā saulīt, tagad plāņamies ārā. Un vedīsim, skatīsimies. Ir plāns varbūt pārlikt pavadiņu samainīt. Uzliks feeder konceptu 70 cm vai cik tur 80 bija. Pasīsimies, varbūt šādi izdarīsim. Par sistēmām. Tā kā pārasti viss. Inline, nu kā pārasti pēc būtības, kas tāds. Jauns man te nav šai sistēma, man inlines baigi patīk šitā sistēma. Tagad mainu pavadiņu, skatīsimies, kā būs. Tā, nu ko, palēniņam copīts tev joprojām vēl notiek. Tikko sēdēju, tad peld zāles izstāvot, peld, es pirreiz vēl valku zivs. Tā bišķi. Nu, pa laikam te ir vēl kādas sīkās jūtiņas uznāk virsū apēta. Man jau kāds, cik tur laikam, kāds 5-6 maliņās jūtiņas ir. Plicīši visādi maziņi. Bet breksis nav. Nu, vismaz pa nulēm nav šodien. Tagad laiks mums pa kādiem 5. Nu, vēl 5 stundiņas, laikam kāds pasēdēs 4 varbūt, var tā. Varbūt tomēr vakarā pienāk kā tāds smūgs breksīts. Un, nu, vismaz vienu vajadzētu kādu vismaz 600 gramu, es nezinu, pastīties. Nu, apmēram šādi. Sēdēsim, gaidīsim tālāk. Laikam tagad pārmetīšu makšķerīt. Un uzlikšu kādu, varbūt lieku kaut kā tādu. Tā, nu. Citu saulītums tagad atgriezās. Vai tad? O, zāle. Zāle tikko bija te. Jā, zālītē, kaut kur man tie iegāja viss. Tā. Tagad pārmetīšu. Nezinu īsti, ko tādu vēl var izdarīt, lai atnāk kaut kas tāds liels. Nu, skatīsimies, domāsim. Labi, metīšos tagad iekšā un pieslēgšos vēlāk bišķīt. Tā, nu ko, mums te viss bišķīt tā ūdenī. Tikko aizvilks jūtiņa. Pabrauc viena laiva. Tāda diezgan liela, es teiktu. Nu, man vienkārši maksimāli tuvu, cik vien varēja nobraukt speciāli. Man liekas, pat tas bija izdarīts, es nezinu. Nu, baigi tuvu bija krastam, un te viss viļņos, viss ūdenī tagad te mums ir. Bet, ja es nekļūdos, man liekas, tagad vispār ir liegums uz laivām, ja es nekļūdos. 1. maijā it kā varētu, bet es nezināšu par tiem noteikumiem tā. Tīri, kā tur būs pareizi viss. Nu, noķer vienu plīcīti atkal. Breksis joprojām vēl nav pienācis. Tā ir. Paņemsim šo te plīcīti. Un ieliksim atkal. Mums īkliņā. Un beigās pasīsimies, varbūt kaut kādu tādu, nu, lielāku, pašu lielāku, kas mums tur būs, varbūt omītē paņems, pasīšos, ja būs tik liels, tur būs viens no lielākajiem, varbūt omīts gribēs paņemt vienu. Uz paniņas uzcept vakariņām. Pasīsimies, kā būs. Tā, nu, te man tagad baigā pļura viss, pļura tāda tritīgi tagad būs. Nu, labi, gan jau sajās. Tā, nu, ko metīšu iekšā un gaidīšu.
Es redzu, tur tās makonītes atkal nāk. Šis varbūt jau varētu būt lietotiņš uz maniem nāks. Es ceru, ka nē. Gaidīsim, skatīsimies pēc laika, kā būs. Tā, nu ko, izstāst, ka copei būs beigas, tāpēc, ka sākās baigi stiprs vējš, sāka līdz lietas tagad, tāpēc dosimies mājiņās. Nu, cerams, ka jums video patiks. Jūs piespiežat laiciņu, īkšķīti, ierastie komentāriņi. Nu, jūs gan jau tur paši zina, kas ir jāatspiež. Tāpēc, tiekamies nākošajā video.